Nu, liels paldies visiem! Ir lieliski jūs šeit redzēt, un mums ir ļoti īpašs viesis. Viņš tikko uzvarēja grandiozās vēlēšanās, pārspējot rekordus. Tāpēc jums ir kas kopīgs. Esmu bijis ļoti lepns un pagodināts atbalstīt premjerministru, jo uzskatīju, ka viņš tiešām ir laba un paveic lielisku darbu. Es viņu cienu, tāpēc atbalstu. Manuprāt, viņam bija veiksmīgākās vēlēšanas Japānas vēsturē, uzvarot kā nekad agrāk. Mums ir ļoti populārs un ietekmīgs lielisks vīrietis. Mums ir labas attiecības un apspriedīsim tirzniecību un citus svarīgus jautājumus. Un viņa klātbūtne šeit. Muito obrigado. Tāpēc es vēlos sadarboties ar citām valstīm un sniegt tām stingru atbalstu. Un runājot par Irānu, kodolieroču izstrādi, tas patiešām ir kaut kas tāds, ko nedrīkst pieļaut. Japānai arī jārīkojas tāpat. Turklāt mūsu valsts ir nosodījusi uzbrukums kaimiņu valstīm un faktisko Hormuza šaurumu slēgšanu. Un ārlietu ministrs Motegi arī pauda Irānas ārlietu ministram, ka tas nav pieņemami un aicināja nekavējoties pārtraukt šādas darbības. Ne tikai tuvajos austrumos, arī Indo-Klusā okeāna reģionā drošības situācija ļoti saspringta. Neskatoties uz to, mēs esam pateicīgi, ka Amerikas Savienotās valstis izrāda dziļu uzticību Japānai un joprojām ir apņēmušās ievērot nelokām aliansi. Šodien vēlos apspriest, kā Japāna un ASV var kļūt stiprākas un plaukstošākas kopā. Viņš izteica jaunus priekšlikumus pasaules enerģijas tirgus stabilizēšanai. Tālāk vēlos apspriest ar ekonomiskās drošības direktoru kritiski svarīgos minerālus, enerģētikas sadarbību un sarunas, lai stiprinātu mūsu ekonomikas un veicinātu savstarpējo ekonomisko izaugsmi. Paldies, darāt lielisku darbu. Vēlreiz apsveicu ar lielāko uzvaru Japānas vēsturē. Nav nemaz tik slikti, tā ir diezgan gara vēsture. Tā ir liela nācija ar labiem likumiem, lielisku reputāciju, bet tā ir milzīga uzvara. Apsveicu jūs visus. Esmu ļoti lepns par jums. Ļoti lepns par jums. Mēs kļuvām par draugiem, un esmu ļoti lepns par darbu, ko jūs paveicāt. Tas tiešām nav viegli. Vai ir kāds jautājums prezidenta kungam? Prezidenta kungs, vai esat apmierināts ar Japānas sniegto atbalstu, to starp ārkārtas palīdzību? Šodien par to runāsim. Lūdzu, turpiniet. Vai esat apmierināts ar Japānas atbalstu, piemēram, Hirai veikala gadījumā? Paldies. Par to, ko mēs darām, šodien parunāsim vairāk. Mums ir bijis milzīgs atbalsts un lielisks attiecības ar Japānu visās jomās. Es uzskatu, ka ņemot vērā paziņojumus, kas sniegti vakar, aizvakar par Japānu, viņi patiešām uzņemās atbildību. Jā, prezidenta kungs, jā. Es uzskatu, ka mēs arī saņemam lielisku atbalstu. No aizvakardienas komentāra es uzskatu, ka saņēmām spēcīgu vēstījumu no Japānas. Attiecībā uz atšķirību no NATO. Tas ir pilnīgi atšķirīgi no NATO. Lūdzu, jā. Prezidenta kungs, vai jūs plānojat atcelt sankcijas par Irānas naftu un iespējams sūtīt vairāk amerikāņu karavīru uz šo reģionu? Nē, es nesūtīšu karaspēku nekur, un ja es to darītu, es noteikti jums to neteiktu, bet es nesūtīšu karaspēku. Un mēs darīsim visu nepieciešamo, lai cena būtu pēc iespējas zemāka. Patiesībā, kad es to darīju, es tā domāju. Dow Jones indeks nesen sasniedza 50 000. Viņi apgalvoja, ka tas nenotiks manā pilnvaru laikā, 4 gadu laikā. Es teicu, ka notiks, bet negaidīju, ka tik ātri. Tas tikko sasniedza 50. Un mēs to paveicām gada laikā, nevis 4. S un P sasniedza 7000, kas pēc viņu domām bija pat neiespējamāk nekā Dow 50. Mēs to paveicām gada laikā, un viss ir ļoti labi. Ekonomika bija lieliska. Naftas un degvielas cenas kritās līdz 1,99 un 1,85. Viss bija labi, bet redzot notiekošo Irānā, es teicu, ka, lai gan negribu iebrukt, mums tas būs jādara.
Es gaidīju sliktākus skaitļus un lielāku pieaugumu, bet mēs veicam šo iebrukumu, un kad tas būs pabeigts, pasaule būs drošāka. Un premjerministrs tam piekrīt. Viņš uzskata, ka tas ir briesmīgi. Ar ko viņi ir iesaistīti? Es domāju, ka gandrīz visa valsts tā domā. Irānai nopietnas drauds tuvajiem austrumiem un pasaulei, un visi man piekrīt. Es domāju, ka praktiski visas valstis man tam piekrīt. Es gribēju apturēt šo ugunsgrēku un teicu, ka to izdarīsim. Naftas cenas augs, ekonomika nedaudz kritīsies. Es domāju, ka būs sliktāk, daudz sliktāk. Patiesībā es domāju, ka pastāvēja iespēja, ka būs daudz sliktāk. Nav slikti, tas drīz beigsies. Mēs iznīcinājām floti, mēs iznīcinājām gandrīz visu, ko bija iespējams iznīcināt, ieskaitot vadību. Viņu flotes vairs nav, viņu gaisa spēku vairs nav, viņu pretgaisa aizsardzības aprīkojuma vairs nav. Mēs lidojam, kur vien vēlamies. Nav neviena, kas pat uz mums šautu. Viņiem ir, un kā zināt, viņu vadības un līderu vairs nav. Viņi izvēlās jaunus līderus, tie tiek likvidēti. Viņi izvēlās jaunus līderus, tie tiek likvidēti. Tagad viņi atkal meklē jaunus līderus. Mēs varam iznīcināt salu jebkurā brīdī, kad mums ienāk prātā. Es to saucu par mazo naftas salu, kas atrodas turpat, pilnīgi neaizsargāta. Mēs iznīcinājām visu, izņemot cauruļvadus. Mēs atstājām cauruļvadus, jo to atjaunošana viņiem prasītu gadus, lai tu zini, viņi spētu to izdarīt. Bet mēs, es teiktu, esam būtiski priekšā grafikam. Un man tas bija jādara. Es to saucu par ekskursiju. Es veicu šo mazo ekskursiju. Un tas ir kaut kas tāds, ko neviens cits prezidents nav uzdrīkstējies darīt. Visi to vēlējās, bet neizmantoja. Un es viņus nevainoju. Tas palika man, un mēs tikām galā labi. Armija ir neticama. Mums ir neticama armija. Mums ir pārliecinoši spēcīgākā armija pasaulē. Mums ir pārliecinoši labākais aprīkojums pasaulē. Patiesībā Japāna pērk mūsu aprīkojumu. Pērk daudz no tā. Un tas mums ir gods. Un tas ir viens no jautājumiem, ko mēs apspriedīsim. Viņi vēlas iegādāties daudz militārā aprīkojuma. Ir gods, ka premjerministrs ir šeit. Mums ir bijušas lieliskas attiecības. Labi, prezidenti. Augsti godātais prezidenta kungs. Es domāju, ka viņai būs jāiet pirmajai pirms jums. Labi, saprat? Tas ir ļoti labi, es tev saku. Es domāju, tas ir tik labi, ka mums tas nav jādara. Nē, tas ir ļoti labi. Es vēl neprotu tavu valodu, bet nākamreiz tā būs sagatavota. Vai Pentagons tiešām ir oficiāli apņēmies piešķirt vēl $200 miljārdu papildus līdzekļu šim mērķim? Mēs lūdzam to daudz iemeslu dēļ, pat vairāk nekā tikai tāpēc, par ko mēs runājam saistībā ar Irānu. Šī ir pasaule, kas ir kļuvusi ārkārtīgi nestabila, un militārais aprīkojums, tāpat kā tā spēks, daļai no šī bruņojuma ir kaut kas neiedomājams. Tu pat negribi par to zināt. Tu to varētu izbeigt 2 sekundēs, ja gribētu, bet mēs esam izvēlīgi un tomēr vēlamies to izdarīt. Neaizmirsti, Baidens nodeva. Es pirmajā reizē atjaunoju bruņotos spēkus, bet Baidens muļķīgi nodeva Afganistānai. Ļoti daudz. Viņš negribēja to pārvietot. Viņš bija pārāk slinks, pārāk dumšs, lai to pārvietotu. Tas bija ļoti mazs daudzums. Tas bija daudz, bet maz salīdzinājumā ar to, ko es nopirku un uzbūvēju. Mēs vēlamies, lai mums būtu laba. Mēs vēlamies, lai mums būtu lieli munīcijas krājumi, kādi mums ir tagad. Mums ir daudz munīcijas, bet tā ir samazinājusies. Tāpēc, ka mēs tik daudz devām Ukrainai, viņi arī daudz deva. Baidens piešķīra $350 miljārdus Ukrainas militārajai palīdzībai, neko neatjaunojot. Mums ir daudz. Mums ir neierobežoti vidēja un augstāka līmeņa bruņojuma krājumi. Militārais aprīkojums, munīcija un bruņojums. Īpaši munīcija ir prioritāte. Mums tās ir daudz, bet saglabājam. Mums tas nav vajadzīgs, bet mēs to būvējam. Mūsu militārā aprīkojuma ražotāji tagad ražo līmenī, kāds tiem iepriekš nebija pieredzēts. Pīts kopā ar mums visiem ir atbildīgs, taču tieši viņš šajā jautājumā ir bijis īpaši stingrs. Gan ģenerālis Pīts, es, visa grupa.
Raytheon būvē 4 rūpnīcas, Lockheed 5 vai 6, un viņi to dara ātri. Pēc mūsu grūtās tikšanās viņi vienā no gadījumiem iztērēja $51 miljārdu akciju atpirkšanai. Tagad viņiem tas ir aizliegts, un tagad viņi rada kaut ko neticamu. Mēs nekad neesam redzējuši neko līdzīgu tam, kas notiek tagad. Mums klājas ļoti labi, un mēs vēlamies labāko formu. Kad atjaunojām bruņotos spēkus, bijām lieliskā formā. Baidens visu sabojāja, neko neizdarīja un neuzbūvēja. Un ja jūs klausāties demokrātus, viņi pat nevēlās, lai būtu bruņotie spēki. Tagad redzat, cik tas ir svarīgi, bet mums ir spēcīgākie bruņotie spēki pasaulē un labākais aprīkojums. Nesen uz kādu konkrētu vietu tika izšautas 114 raķetes, un no 100 ļoti sarežģītām raķetēm, no kopumā 114 sarežģītām raķetēm, visas tika notriektas. Ar mūsu aprīkojumu, viss mūsu aprīkojums ir iespaidīgs patiesībā, cik labs tas ir. Tāpēc mēs vēlamies būt pārliecināti. Tā ir neliela cena, ko maksāt, lai nodrošinātu, ka mēs paliekam virsotnē. Prezidents Finanšu ministrs šodien paziņoja, ka Irānas līderi ir dezertējuši. Jūs un viņi to zināt. Kas tas ir? Mums šeit ir vīrietis, ko sauc par finanšu ministru, tāpēc varbūt viņš vēlēsies apspriest šo jautājumu. Vai kāds zina? Pasakiet man vienu lietu. Vai jūs gadījumā zināt, kas viņš ir? Viņš ir Kesidijs centrālais. Tātad mēs redzam infekciju visos līmeņos un sākam saprast, kas notiek ar režīmu. Zevara par to neziņo. Ļoti labi, mēs viņus novērojam no gaisa. Režīmam vajadzētu sabrukt pašam. Valsts kasē redzējām, kur viņi pārskaita naudu ārpus valsts. Mēs to atgūsim, mēs atdosim to Irānas tautai. Jūs redzat dezertēšanu saistībā ar Izrēlu, un arī Irānā ir daudz militāro dezertieru. Es viņus nevainoju. Paldies, prezident. Vai runājāt ar premjerministru Netanjahu par uzbrukumu naftas un gāzes laukiem? Jā, runāju. Es teicu, nedari to, bet viņš atbildēja, mēs to darīsim. Mēs nestrīdamies, saprotamies, viss ir koordinēts, bet dažreiz viņš izdara ko tādu, kas man nepatīk, tāpēc vairs to nedarām. Federālo rezervu sistēmas prezidents teica, ka paliks amatā līdz jaunā prezidenta apstiprināšanai. Viņš paliks valdē līdz federālo rezervi izmeklēšanas beigām. Viņš ir izmeklēšanā, jo ēka tiek būvēta par $100 miljārdu, pārsniedzot izmaksas, lai gan tā tur ir pabeigta pirms termiņa un zem budžeta. Tā ir svinību zāle. Svinību zāle ir lielāka un sarežģītāka nekā viņa būvētā, bet maksā tikai daļu no cenas. Tur kaut kas notiek ar būvuzņēmējiem. Es vislabāk protu būvēt lielas ēkas. To daru vienmēr. Es to nododu zem budžeta un pirms termiņa. Tas varētu maksāt $4 miljārdus. $4 miljārdu renovācija. Ja paskaties uz ēku, nezinu, vai Kevins Volšs tur pārcelsies. Tā tiek būvēta jau gadiem. Tā ir visdārgākā jebkad uzbūvētā ēka. Es zinu, ka tā ir kliedzoša nekompetence. Šodien jums noteikti vajadzētu samazināt procentu likmes. Kurš gan to nedarītu? Viņš ir spītīgs ar Trumpa obsesīvi kompulsīviem traucējumiem, kas daudziem ir un nav ārstējami. Bet viņš arī būvē. Viņam vajadzētu nekavējoties samazināt likmes, bet viņš to nedarīs, jo ir spītīgs un nekompetents. Kas, manuprāt, ir slikta kombinācija. Turklāt viņš nav gudrs. Bet viņš pašlaik būvē kompleksu turpat, kas ir viņa jurisdikcijā. Viņš to sāka, un tagad tas ir ārpus kontroles. $1 miljārdi par mazu ēku. Es varētu uzbūvēt šo ēku un padarīt to skaistu par $25 miljoniem. $25 miljoniem, un tā būtu izskatījusies lieliski. Paskaties, ko es izdarīju Baltajā namā, veicot renovāciju. Un es gribu teikt, ka tā vieta bija ļoti sliktā stāvoklī. Tu redzēji grīdas un visu pārējo, viss bija ļoti sliktā stāvoklī. Es varēju ēku uzlabot par $25 miljoniem, bet viņi tērēja $4 miljārdus. Labi, jā, tas ir.
pastāv noziedzība, varbūt tas ir saistīts ar būvniecēju, bet tā kā es zinu vairāk par būvniecējiem nekā jebkurš cits cilvēks, iespējams, kas jebkad ir dzīvojis. Bet šīs būvniecējs ir ļoti bagāts cilvēks, lai arī kurš tas būtu, un mēs zinām, bet lai arī kurš tas būtu, tas ir ārkārtīgi bagāts cilvēks. Viņš nopelnīs, es domāju, viņš var nopelnīt miljonus dolāru, es nedzirdu skaitļus, no 3 līdz 4 miljoniem dolāru. Tas padarītu to par visdārgāko ēku pēc kvadrātmetra cenas, kāda jebkad uzcelta vēsturē, un jūs pat neceļat ēku. Tā ir renovācija, paliks ārējā fasāde, tērauds un struktūra. Vēlos sabiedrībai parādīt, ka šis cilvēks ir nekompetents. Viņš ir ļoti nekompetents cilvēks un varbūt arī negodīgs cilvēks, bet kāds šeit ir negodīgs? Nav iespējams, ka ēka maksā 3–4 miljārdus dolāru, vai ne? Prezidenta kungs. Vienkārši un tieši. Prezidenta kungs, lūdzu. Prezidents, jūs minējāt Japānu. Šī persona laikam ir jūsu cilvēks. Jā, paldies. Viņš ir labs vai slikts, paldies. Labs reportieris vai slikts reportieris, un kāds viņš ir, gandrīz nav nekas. Viss kārtībā, viņš izskatās ļoti augsts cilvēks, turpini. Prezident, jūs tikko minējat, ka Japāna virzās uz priekšu. Sapratu. Kādu atbalstu jūs sagaidāt no Japānas nākotnē? Ceru, ka Japāna uzņemsies lielāku lomu, jo mums ir attiecības, un mēs atbalstam Japānu. Japānā mums ir 45,000 karavīru. Mēs tērējam daudz naudas. Tā tas vienmēr ir bijis. Tāpēc mani nepārsteidz, ka viņi grib lielāku lomu. Mums gandrīz nekā nevajag. Ne Japāna, ne citi. Bet ir taisnīgi, ka viņi uzņemās atbildību. Par Japānu esmu dzirdējis, ka vairāk nekā 90% naftas viņi saņem caur šaurumu. Tas ir labs iemesls rīkoties. Mēs iznīcinājām to valsti, tā bija jāiznīcina. Vienīgā lieta ir šaurums. Tas ir ļoti grūti. Jūs varētu paņemt 2 cilvēkus, un viņi varētu mest mazus spridzekļus ūdenī un traucēt lietām. Mēs to nevēlamies, bet Japāna, Ķīna un daļa Eiropas spēj transportēt lielāko daļu naftas caur šaurumu. Mēs praksē saņemam mazāk nekā 1%. Mums nav jābūt konkrētam procentam. Mēs to darām pieklājības pēc, bet patiesībā šo šaurumu neizmantojam. Mēs aizstāvam šaurumu visu pārējo labā, un NATO gadījumā viņi nevēlas mums palīdzēt aizstāvēt šaurumu, lai gan tieši viņiem šī palīdzība ir nepieciešama. Bet tagad viņi kļūst daudz draudzīgāki, jo redz manu nostāju. Viņi kļūst daudz draudzīgāki, bet man jau ir par vēlu. Kā zināms, apvienotā karaliste plāno nosūtīt savus lidmašīnu bāzes kuģus. Es teicu, es gribu lidmašīnu bāzes kuģus pirms kara, es tos negribu pēc tam, kad karš būs uzvarēts. Viņi grib man sūtīt lidmašīnu bāzes kuģus pēc uzvarēta kara. Praktiski nav neviena, kas uz tiem šautu. Raķešu krājumi samazinājušies par 90%. Dronu skaits krietni mazāks. Rūpnīcas nojauts. Jakobs. Raķešu uzbrukumi ir samazinājušies par vairāk nekā 90% kopš sākuma. Arī triecienu dronu izmantošana ir samazinājusies par 90%. Tas parāda milzīgu ugunsspēku. Bet jūs minējāt galveno punktu, prezidenta kungs, jūsu aizsardzības bāzi. Ja nākotnē nevarēsiet ražot vairāk, piegādes būs ierobežotas. Tāpēc mēs vēršamies pret viņu aizsardzības līgumslēdzējiem un ieroču ražotājiem, lai nākotnē viņi nevarētu atjaunot palaišanas iekārtas vai raķetes. Tā ir vēl nepieredzēta militāra iznīcība. Tātad burtiski 2 nedēļu laikā mēs sagrāvām viņu floti, gaisa spēkus, visa tehnoloģija pazuda, visa saziņa tika pārtraukta un visi līderi tika izņemti no spēles. Viņiem labi iet, vai ne? Kā domā? Vēl viens jautājums premjerministram. Ļaujiet man izvēlēties skaistāko un elegantāko cilvēku Japānā. Tagad man ir jautājums premjerministram. Iesim pie lietas. Tur tālāk priekšā. Nedomājiet par muziku, viņš kliedz čatā. Turpiniet. Protams, tagad Japāna un eufānieši ir cieši sabiedrotie. Kāpēc jūs tieši nebrīdinājāt eufāniešu un sabiedrotos Eiropā, Āzijā, piemēram, Japānu, par karu pirms uzbrukuma Irānai?
Tāpēc mēs, Japāņi, esam apjukuši. Pilsoņi, jūs nevēlaties pārāk daudz signalizēt, saprotiet? Kad mēs iesaistamies, mēs to darām nopietni un nevienam nesakām, jo mēs gribējām, lai tas būtu pārsteigums. Kas labāk saprot pārsteigumus par Japānu? Kāpēc tu man nestāstīji par Pearl Harboru? Labi vai ne? Viņš man jautā, tagad tu tici pārsteigumiem? Es domāju, daudz vairāk nekā mēs, un mums bija pārsteigums, un mēs to paveicām, un pateicoties šim pārsteigumam, mēs veiksmīgi pabeidzām pirmās 2 dienas. Droši vien mēs iznīcinājām 50% no tā, ko izdarījām, un daudz vairāk nekā bijām paredzējuši. Ja es tur iešu un visiem pastāstīšu, pārsteiguma vairs nebūs, vai ne? Labi, kas? Vēl vienu premjerministram. Tu iesi pie premjerministra, lūdzu? Augsti godātais ministra kungs, vai jums būtu brīvis tagad, lai mēs varētu parunāt par šo neatrisināto jautājumu? Nē. Ir dažādi termiņi un kritika attiecībā uz mums. Tātad tu plāno pacelt šo jautājumu? Japānas un Ķīnas ilgstošās attiecības. Un es domāju, ka mums būs lielisks ceļojums. Ceļojums tika atlikts aptuveni par 1,5 mēnesi. Tas pārcelts un gaidām ar nepacietību. Japānu slavēšu, kad būšu Ķīnā sanāksmē ar prezidentu Xi Jinpingu. Šodien mums būs labas sarunas, galvenokārt par tirdzniecību, jo viņi vēlas daudz darījumu un ir lieli pircēji. Mūsu enerģijas, naftas un gāzes no Aļaskas. Jo Aļaska, ticiet vai ne, ir ļoti tuvu, daudz tuvāk nekā jebkurš cits avots. Tikai izskatās mazliet augsti salīdzinot ar... Tas ir tikai īsts ceļojums. Par to vēl runāsim. Mēs apspriedīsim tirdzniecību, un liela daļa sarunas būs par enerģiju. Lielas paldies visiem! Paldies!